Ahoj, draugi! Jau, es tieši to pašu gribēju teikt. Jā, nopietni! Čau visiem! Čau, jā, mēs īstenībā kādus 3 mēnešus atpakaļ jau gribējām šāda veida video nofilmēt, bet vairāk sanāk par šādu tēmu runāt personiski ar katru cilvēku. Īstenībā mēs runājam par šo, bet atklāšu par ko. Vajag. Ar katru no jums, kas pie mums nokļūst, kas dzer burvīgo enzīmu, kas mums te skuiņa, ja? Gata šķērs, gata brūvējums. Man enerģija, ūsas sāk saukt. Jā. Jā, un šī tēma galvenā, ko mēs gribam, kas ir īstenībā pati svarīgākā, tā ir enerģija. Jo pēdējā laikā tomēr enzīmi ir kļuvuši populāri. Pareizi, Gati? Ir gan, jā. Un arī, protams, ka cik jau jūs esat pie mums bijuši, un tvērtnes jau ir vairākiem cilvēkiem. Tāpēc mēs šobrīd, šī dienas tēma ir enerģija, kādu mēs liekam. Mēs, protams, ka īstenībā diezgan daudz jau esam par to runājuši un pieskārušies, bet šis būs patiešām veltīts enerģijai, jā, tādu, ar kādu mēs taisam šo dzērienu un cik ļoti, kā nesen Gatis teica, enzīms var būt kā ierocis. Jā. Enzīmos, kā mēs nonulējam tās baktērijas, attīram ūdeni. Un tur ļoti viegli ir ierakstīt gan labo, gan slikto. Mums ir tā vispār, kad pēdējā laikā mums ir ļoti grūti jau dzert citus fermentus. Tāpēc, kad citi cilvēki, pieņemsim, mums atved no ražošanas, no Krievijas vai no kāds pats mājās taisa, bet tad, kad tu sāc dzert fermentus, tu kļūsti daudz jūtīgāks. Un tu sāc just tos visus cilvēkus, kas to taisa. Jā. Viņa gara stāvokli, viņa situāciju mājās, visu. Šis dzēriens uzsūc pilnīgi visu. Un īstenībā, kā pie mums nokļūst cilvēki, kad ir diezgan empātiski, jūtīgi. Un mums ir cilvēki, kas, mums tā šķiet, ka tā kā visiem tas būtu jāzina. Jo man ir cilvēki, kam arī ir mūsu tvērtnes, viņi netaisa enzīmu tad, kad viņiem ir slikts garas stāvoklis. Viņi netaisa enzīmu tad, kad ir sastrīdējušies. Viņi to tā kā pašsaprotami. Jo, kad cilvēks saka, kāpēc, Kristīna, tavi enzīmi garšo savādāk un pēc citiem savādāk. Un šī arī ir tā lielāka atšķirība, ka mēs no paša sākuma, varbūt ne no paša sākuma mēs vispār nesapratām īsti, ko mēs tur dzeram, ko mēs tajās plasmasas pudelēs tur no paša sākuma mums bija tā, kad mēs dzērām, un mēs sajūtām tikai to enzīmu, to, ko viņš dod tam cilvēkam. Jā, mēs to enzīma, to pašu būtību, ka viņš ārstē to cilvēku, bet... neārstē, viņš neārstē, bet sapratām, ka kaut kas tur īpaši. Daļā kaut kādā ziņā viņš ārstē, jā, bet sapratām, pēc kaut kāda laika mēs sapratām to, ka tas ir kā balts papīrs, kurā visu var sarakstīt, ko tu vēlies. Un par to arī mēs gribējām arī jums pabrīdināt, kad vislabākais ir dzert no cilvēkiem, kuriem jūs uzticaties. Tie ir visbiežākais, tā ir mamma, tētis, ja taisa vai kāds no radiniekiem, kuru jūs ļoti labi pazīstat. Vai vislabāk paši? Jā, tieši tā. Vislabāk jūs taisat, iegūstat tos fermentus un taisiet paši. Jā. Tas ir vislabākais un visveselīgākais. Jo arī ūdeni, skatieties no izsenis jau ir, pieņemsim, mēs katru dienu, pat te neiet runa par to, kādi tur labi enzīmi, kādas tur baktērijas, un cik viņas tur ir iekšā, kas to lai īstenībā zina. Ja? Mēs arī uz laboratoriju neesam šo dzērienu nesušas, uzskatu, visa šī. Es arī enzīmus uzskatu par alternatīvo medicīnu. Tu pats vari ielikt iekšā, tu pats ir tīpaši, ja tās ir dzīvas būtnes, ja, tu vari ielikt diezgan lielu informāciju, bet pat parasts ūdens, ja mēs katru dienu ūdenim teiksim, cik tu esi melns, cik tu esi tumšs, ja, cik tu esi riebīgs, un tad mēs tādu ūdeni
dosim dzert savai ģimenei vai kādam, ja, ar viņu var nodarīt pāri. Un ar enzīmu ir vēl nopietnāk, ja, tāpēc, ka tas arī nav parasts ūdens, tur tomēr notiek šī dzīvība. Jā, ar ūdeni ir tā, ka agrākos laikos cilvēki arī ārstējās. Viņi ieguva to strukturizēto ūdeni, ja, bez informācijas, un tad vienkārši vai nu māte savam bērnam ierunāja kaut kādus labus vārdus vai padziedāja dziesmas, ja, un deva bērnam dzert to ūdeni, un bērns izārstējās. Šeit ir daudz nopietnāk, viss šeit ir jau iesaistītas dzīves radības, ja, ar kurām mēs praktiski varam sarunāties, ja, mēs viņiem varam. Viss process notiek daudz ātrāk, Jā. Tas ir momentāli, mēs taisam tvertni, mēs, piemēram, ja mums ar Gati ir bijusi, kā es pieņemsim, protams, mēs arī esam cilvēki, mums arī ir vārdu pārmaiņas, ja, kliegt mēs jau sen nekliedzam mājās, bet kā jau jebkuram pārim nesaskan dažreiz, ja vienam ir tāds viedoklis, vienam tāds, un dažkārt, kad taisot, pieņemsim, enzīmus ar kaut kas tāds notiek, tad es pēc tam eju pie tvertnītēm, es viņas glaudu, es atvainojos, es runāju, ja. Es to ļoti jūtīgi uztveru, un man uzreiz, es viņas uztveru kā patiešām dzīves būtnes, kas ļoti uzsūs kā tādas šmamītes visu, un tas notiek momentāli, tur nav, kā saka, ūdens jāvārdo vairākas dienas, tas notiek uzreiz un momentāli. Tāpēc, man liekas, par to ir jārunā, jo šie enzīmi katra rokās iegūst kaut kādu spēku, vai tumšo spēku, vai labo spēku, bet tas ir jāņem vērā, ka šo enzīmu mēs varam kā jebko īstenībā cilvēks var sabojāt ar savu egocentrismu, ar savu... Ļoti spilgts pierādījums ir ūdens struktūra, kā mainās klausoties dažādu mūziku, pieņemsim. Ja? Un kā tā struktūra kā tā ūdens struktūra iedarbojas uz organismu, tas ir tieši tas pats arī enzīmiem. Ja tu viņiem uzklieksi virsū, viņi sarausies, būs iedzerot, noteikti jau, ka daudz ir... Noteikti daudz piekritīs, kas ir dzēruši mūsu fermentus, ir pagaršojuši citu cilvēku fermentus, un starp tiem fermentiem it kā ir viens un tas pats, jūs pat varat nopirkt tādu pašu produktu, tādu pašu fermentu no cita cilvēka, bet garša būs pavisam savādāka, un to ar garšu nesajutīs ne uz mēles, ne ar ožu, ja? To sajutīsi šeit ar dvēseli, to, ko tu dzer. Un to arī mēs cenšamies ar jums paskaidrot, ka tā ir ļoti nopietna lieta. Ja? Mums ir varbūt kaut kādas domstarpības vai kas bija, ne domstarpības ar citiem cilvēkiem, ja? Ka viss ir slikti, tā nav. Fermenti nav slikti, ja? Viņi ir tādi, kādi esat jūs, tā varētu vienā teikumā pateikt. Ja? Vienkārši cilvēks ir tā, ka saka, ka kaut ko maina. Cilvēkam, un vai tas ir labi, ka kaut ko mākslīgi maina. Kā jau es saku, pirmkārt cilvēks ir sabojājis savu organismu tik tālu, ka viņam nestrādā vairāk. Nav ne to enzīmu, nav ne to baktēriju, ja cilvēkam ir daudz slimību. Pieņemsim šī kaut pusotras gads laikam, ja, drīz būs 2 vispār. Vasaras sākumā mēs sākām dzert, jā. Pusotras gads, ja? Vairāk, pusotra, bet vasaras sākumā jau, jā, tur kāda starpība, kuram viņi ir. Vienmēr sakot, ja cilvēks, pieņemsim, sevi pēta, pieņemsim, mēs ar Gati, kas ir uzlabojies, jā, pat tad, man liekas, pat tad, ja viņš mazliet ar varu pamaina tevi uz dabīgo, tad, kad tu vairs cilvēks atsakās no cukura, cilvēks atsakās no alkohola, cilvēks atsakās no tik daudzām nevajadzīgām lietām, tad man saka, paldies, mīļo enzīmu. Saprot, kā mēs dzeram alkoholu, pieņemsim, mēs tur cilvēks smēķē, ēd cukuru, vai te veselība uzlabojās. Dzerot enzīmu, tu vairāk atgriezies pie tā zaļā dzīvesveida. Pamēģiniet aiziet pie ārsta vairākas reizes pēc kārtas. Labi, nerunāsim par ķirurgiem vai kaut kādām tur operācijām, bet pie ģimenes ārsta, jā, ar kaut kādu kaiti. Kaut vai izdomātu kaiti,
aizejot, pasakot, vai man sāp tur pariebē, vai kas, viņš izrakstīs tev zāles. Ja? Un tikai kādas tās zāles? Ķīmiski savienotas. Ja? Fermentos vispār ķīmija nestrādā. Nu, viņa baktērijas mirst no ķīmijas. Ja ir kaut kāda ķīmija, tur vai uz āboliem pieņemsim, vai kur, es nezinu, kurā gadījumā tās baktērijas viņas vienkārši neizdzīvos. Un tad mēs vēl liekam klāt tādas dabas vielas, kā mušmiri. Protams, mušmiri var daudziem būt, nav visi gatavi tā informācijai par mušmiri. Pastarp Dievs, varam nefermentēt to mušmiri. Bet pagaidi, mušmiri nav laboratorijā izveidot. Es saku, pieņemsim, jā, bet ir tas pats ķiploks, asinzāle, jā, tas ir kaut kas tāds, kas ir, mums tas liekas pašsaprotami. Tāpēc, ka tas nāk no dabas. Jā, tas nāk no dabas. Tas viss, ko mums daba ir devusi, cilvēki vien tālāk un tālāk no tā ir aizvirzījušies. Tagad, pateicoties fermentiem, mēs sākam atpakaļ visu to likt savā dzīvē. Nē, katram, es arī vienmēr esmu teikusi, enzīmi, homeopātija, teiņas, tas ir, tu vari atrast vienkārši to savu veidu. Nav visiem jādzer enzīmi, ja? Vai arī nav visu mūžu viņi jādzer. Kā mēs gatušiem braucām, runājām, kādas mēs vecumdienas sev saskatām, jā. Vajag atklāt noslēpumus visādas, ja, ko mēs runājam. Mēs domājam, kad būs tā otrā kaut kāda tur brīvība 60 gados, 65, mēs iedomājamies sevi jūras krastā, bez enzīmiem, vispār bez nekā, tu dzīvo vienkārši brīvi un, jā, varbūt gads man kādu balto zivi nomedīs, iespējams. Kas zina, cik mēs ēdīsim, vai mēs vispār ēdīsim tajos gados, pēc mums tumšā krāns palika. Uzkars visticamākais. Viņš turpina rakstīt. Uzkars no mūsu sarunām. Sarunām karstajām. Jā, tā kā tas nobeigums ir tāds, ka mēs šajos enzīmos, jums ir jāsaprot, ka tā ir atbildība. Vispār jau atbildība ir dzīvot. Ja godīgi, mēs katru dienu ir šis akmentiņš, šīs domas, ne tikai pret sevi, kad mēs pieņemsim kādu ne īpaši labu vārdu pasakām. Tas ir viens pasakām, bet bieži vien mēs nekontrolējam, ko mēs padomājam par otru cilvēku, par savu mīļoto, par bērnu. Tas viss iet kā tādā visā tādā, nezinu kā lai sāk, tas akmentiņš, kas iet un tos rimbulīšus veido, un tad tas aiziet tālāk. Un enzīme arī ir diezgan stiprs rimbulīts, ja, ka mēs varam viņu taisīt vai nu tiešām ar šeit, ar sirdi, vai nu tā ķepaļāk, kaut kas tur sanāk, ja, sabļaujam uz bērnu, sabļaujam uz vīru, atnākam pārguruši. Es uzreiz saku, netaisam enzīmes. Man ir cilvēki, kas netaisa 2 mēnešus enzīmu, viņiem ir tvertne mājās, viņi netaisa, un viņi gaida. Man ir cilvēks, kas ir atbraucis nopircis no maniem šos enzīmus vēlreiz, jo viņš zina, ka šobrīd viņam nav tāda situācija, lai viņš pats taisītu. Saprotiet, tas nevajag izturēties ilgprātīgi, pieejam tam patiešām ar sirdi un ar atbildību. Tāds, es domāju, mans tas nobeiguma rezumē ir. Jā. Jebkurā gadījumā, jā, izvērtējiet, mēs vispār kā mēs sākām, mēs nesākām viņus taisīt, lai pārdotu vai kaut ko tam līdzīgu. Mēs priekš sevis taisam un vēl jau turpinam to darīt. Mēs visus fermentus, kurus mēs taisam, Kristīna taisa, ja, es piepalīdzu, viss tiek taisīts tikai, lai mums garšotu, lai mums palīdzētu, lai mēs paši viņus arī lietotu. Jā, ja? Un cilvēkiem vienkārši iedodot pagaršot, viņš to sajūt, to enerģiju, ko Kristīna ir ielikusi, viņš to sajūt un viņam gribās vēlreiz. Tikai tāpēc mums sanāk tā, ka mēs ar viņiem dalamies ar tiem fermentiem. Ja? Nav tā, ka mēs varbūt tur baigo biznesu vai ko plānojam. Tāpēc arī mums nav partneru vēl. Ļoti daudz piedāvājumu ir bijuši, jā, kas grib sadarboties un vērt, tad es skatos uz to visu dziļāk. Es skatos uz to, ka tas ir viss enerģijas lauks, kas ir riņķī. Un ja cilvēks to nevar noturēt, jo ar to biznesu, labi, tā ir varbūt cita tēma, bet jebkurā gadījumā enerģija un vēlreiz enerģija, tas ir vispār pats galvenais un fermenta
tas ir iemesls, kāpēc viņi ir parādījušies mūsu dzīvēs. Jo visi cilvēki, kas pie manis ir pārstrādā, visi, kas ir pie manis bijušas, vienmēr saku, enzīmi šeit vispār nespēlē tādu vislielāko lomu. Vislielāko lomu spēlē tas, ka cilvēks ir pie manis nonācis, un īstenībā enzīmi ir kā tāds tiltiņš, jo kas ir man pats svarīgākais, ir dalīties vienkārši ar sirds siltumu, ar jums. Un enzīmi ir tāds burvīgs veids, kur ielikt savu mīlestību. Es atkal skatos uz draudzību. Ja? Es dodu cilvēkam labumu, viņš iegūst. Un es zinu, ka kādreiz nākotnē, iepazīstoties ar to cilvēku, sadraudzējoties, varbūt kādreiz man būs nākotnē vajadzīga viņa palīdzība. Jā, pieņemsim, ir cilvēki tur, kas par ārstiem strādā, ja? vai par elektriķiem, vai vienalga kādi. Tas viss balstās uz draudzību un uz patiesumu. Vispār tāds arī bija viens no tiem sākotnējiem, kad viņi runāja par enzīmiem, kāpēc man uzrunāja. Arī tas, ka viņi runāja par šo barteri, viņi runāja par cilvēcību, viņi runāja par to, kā iziet no parastās sistēmas darbiem. Tas nozīmē, ka jābeidz laikam, ne? Jā, labi, draugi, mēs beigsim. Novēlam jums prieku, mīlestību, veselību. Pats galvenais veiksmi. Jā, veiksmi vispār visā jūsu ikdienā. Ja tā jums būs katru dienu, tad jums viss izdosies. Jā, liekam veiksmi arī savos enzīmos, bet pats galvenais, man liekas, ir mīlestība. Mīlestība pār visam. Tā kā tā, mīļie draugi. Tāds bija mūsu diezgan garš video, bet, kā saka, mūsu sirdis gribēja runāt. Jā, gat?